Labvakar! Nu gan ir labi laiki. Nu jā, augstprātība, iedomība, lepnība ir nāves grēki. Vai cik daudziem viņi piemīt. Tie, kas iedomājās, ka viņi var visu un drīkst visu. Bet tagad šo laiks iet uz beigām. Tikšķi pulkstenis, ripo akmens, kauliņš ir kritis un smilšu pulkstenis sāk tecēt. Visam savs laiks. Un paldies Dievam, jūs visi mani saprotat, jo viss ir ļoti, ļoti vienkārši. Tagad viss ir atkarīgs no mums. Mums ir brīnišķīgi cilvēki. Mums ir visstrādīgākie, mums tik jāiemācās to visu likt lietā. Mēs arī prezidentu varam atļauties tikai to, kas mums tagad jau ir. Šobrīd mums nav tik daudz naudas, lai varētu māžoties, tēlot, klīrīgas vecmeitas. Tad es būšu, un tad es nebūšu, un tad es darīšu, vai es nedarīšu. Mums jau ir prezidents, inteliģents, gudrs un cienījams. Un šodien es ar visu savu pārliecību un mīlestību pret jums uzņemos atbildību runāt gan savas tautas vārdā, gan man ir tiesības, gan pienākums. Mums ir vajadzīgs miers un darbs. Un nevajag šīs spēlītes, ko viņi sauc par politiku, jo mēs esam tik mazi un mūsu valsts ir tik maza. Un pietiek spēlēties, varbūt ir jāsāk strādāt. Un vēlams jau šodien, bet labāk jau vakar. Šis ir arī sirdsapziņas laiks, un arī 2. jūnijas būs sirdsapziņas laiks. Mūsu Saeima parādīs, ko nozīmē gods, godaprāts un sirdsapziņa. Kuriem viņi ir un kuriem viņas nav. Neviens nav mūžīgs, arī Saeima nav. Un arī 4 gadus viņi var nesēdēt. To lemj tauta, un nevis viņi. Un tauta, labi, mēs katrs atsevišķi esam mazkokainīts, bet skudriņas, kas jau top par pūzni, ir ļoti liels spēks. Jo skudriņas var panest arī bomi. Un nes ar. Tikai kopā. Visi kopā mēs esam ļoti lieli, stipri un mīlestības pilni pēc savu zemi. Un nebūs nevieniem, kam patīk spēlēties, kaut ko mainīt. Mums tika dot izdevība 90. gadā, un tagad mums atkal to dota izdevība atmosties. Lai saprastu, ka mums jākļūst brīviem no naida, no bailēm, no dusmām. Mums ir jākļūst mīlošiem. Ļoti nozīmīgs laiks ir sācies. Es novēlu jums daudz spēka, daudz mīlestības, un tiem, kam šodien jāpadomā, ko viņi turpmāk nākošnedēļ darīs, es novēlu prātu. Prātu, kas ir saistīts ar sirdi, un nevis aprēķinu un naudas maku. Jo tas ir ļoti svarīgi viņiem un viņu pēcnācējiem. Man skaķis ar to saka. Lai jums laba vasaras sākums, tuvojas jūnijas, un tās ir ne tikai prezidenta vēlēšanas, tuvojas saulgrieži, mūsu svētki. Un uz drīz redzēšanos atkal esmu sākusi runāt, un nu jau vairs nepārtraukšu. Uz redzēšanos!